Līdzskaņu pārmaiņas. Vārdus izrunājot notiek dažādas skaņu pārmaiņas. Pārmaiņām pakļauti balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi. Balsīgie līdzskaņi ir b, d, g, ģ, z, ž, dz un dž. Savukārt nebalsīgie līdzskaņi ir p, t, k, ķ, s, š, c un č. Balsīgais līdzskaņs nebalsīgā līdzskaņa priekšā izklausās nebalsīgs, kā piemēram vārdā draugs un vārdā labs. Nebalsīgais līdzskaņs balsīgā līdzskaņa priekšā izklausās balsīgs, kā piemēram vārdos atdot un likdams. Divi līdzskaņi var saplūst vienā, kā piemēram vārdos sirds, lifts, svešs un viss. Līdzskaņi v un j, atrodoties vienā zilbē ar īsu iepriekšējo patskani, pārvēršas un kopā ar iepriekšējo patskani veido divskani. Piemēram, vārdi sev, nav, kafejnīca. Iegaumē. Priedēkļu rakstībā līdzskaņu burti nekad nemainās. Lai zinātu, kāds līdzskaņs jāraksta, vārds jāpārveido tā, lai tas beigtos ar patskani. Piemēram, vārds sniegs jāpārveido uz vārdu sniegi, mešs uz meži, vējš, vēji. Lai zinātu, kāds burts rakstām saliktenī, saliktenis jāsadala tā, lai katrs vārds būtu atsevišķi, kā piemēram vārdā pusdiena, vārds jāsadala puse dienas, ceturtdiena, ceturtā diena. Uzdevums. Noraksti vārdus, liekot iederīgus līdzskaņus. G, t, d vai s. Un lūk arī pareizās atbildes. Nākošais uzdevums. Uzraksti vārdus, liekot divus iederīgus līdzskaņus s, z, š vai ž. Un lūk pareizās atbildes. Nākošais uzdevums. Uzraksti vārdus, liekot iederīgus burtus. Un pareizās atbildes. Veiksmi mācībās! Darbības vārdu pareizrakstība. Nenoteiksmes pareizrakstība. Pietēkļu patskans nenoteiksmes galotnes priekšā vienmēr ir garš. Piemēri: mazgāt, sēdēt, lasīt. Lai uzzinātu, kāds burts lietojams nenoteiksmes galotnes priekšā, šis vārds jāpārveido pagātnē. Piemēri: bēgt, bēga, augt, auga, snigt, sniga. Ja darbības vārdam pagātnē saknes beigu līdzskaņs ir dz, tad nenoteiksmes galotnes priekšā raksta g. Piemērs: kliedza, kliegt. Ja darbības vārdam pagātnes saknes beigu līdzskaņs ir c, tad nenoteiksmes galotnes priekšā raksta k. Piemērs: brauca, braukt. Ja pagātnē dzirdams t vai d, tad to vietā rakstām s. Piemēram: meta, mest, veda, vest. Ja nezin, kāds līdzskaņu burts rakstāms vārdu sākuma daļā, jāiegaumē priedēkļi. Piemēram: uzzīmēt, izzināt, atbildēt, uzsviest, uztvert, pārrunāt. Ja darbības vārda sakne beidzas ar z, tad nenoteiksmes galotnes priekšā rakstāms z burts.
Piemērs: grieza, griezt. Uzdevums: ieliec svītriņas vietā atbilstošo burtu. Pareizās atbildes. Tagadnes formu pareizrakstīt. Darbības vārdiem, kam ir izskaņas īt, ināt, īties, ināties daudzskaitļi pirmā un otrā personas galotnē rakstāms ā. Piemērs: lasīt, lasa, lasām, lasāt. Visiem pārējiem tiešajiem darbības vārdiem vienkāršās tagadnes daudzskaitļi pirmā un otrā personas galotnē rakstāms a. Piemērs: vest, veda, vedat. Visiem pārējiem atgriezeniskiem galotnes ties darbības vārdiem īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes trešās personas galotnē un daudzskaitļu pirmās un otrās personas galotnē rakstāms īsā patskaņa burts a. Piemēram: celties, ceļas, ceļamies, ceļaties. Ir darbības vārdi, kam piedēkļa ju priekšā vienkāršajā tagadnē rakstāms gara patskaņa burts a, e, i vai u. Piemēram: domāt, domāju, domājam, domājot. Daļai darbības vārdu rodas ju noteiktā līdzskaņa mija. Piemēram: celt, ceļu, kopt, kopju. Vārdiem cept un cirpt līdzskaņa mijas nav. Cept, cepu, viņš cep, cirpt, cērpu, viņš cērp. Vajadzības izteiksmes forma pareizrakstīt. Priedēklī jā runājams un rakstāms garš patskanis. Piemērs: jādara, jāiet, jāēd, jāmazgājas. Pavēles izteiksmes forma pareizrakstīt. Vienskaitļi otrā personā darbības vārdiem pavēles izteiksmē ir tāda pati forma kā īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes vienskaitļi otrajā personā. Piemēram: tu ej, ej, tu audz, audz. Pavēles izteiksmes daudzskaitļu otrajās personas formām galotnes iet vai ieties priekšā rakstāms tas pats līdzskaņa burts, kas vienskaitļu otrās personas formās. Piemērs: cel, celiet, celies, celieties. Uzdevums: kuras ir pavēles izteiksmes formas?
Atbildes. Divdabju pareizrakstība. Ja darbības vārds beidzas ar zilbēm za, da, ta, tad izskaņas dams priekšā rakstāms z burts. Piemērs meta, mazdams. Ja darbības vārda sakne beidzas ar līdzskaņu s, tad daļai lokāmajā divdabju izskaņas dams priekšā rakstāms s burts. Piemērs nesa, nesdams. Uzdevumi. Veido doto darbības vārdu divdabju formas. Atbildes. Izlabo kļūdas. Atbildes. Īpašības vārdu salīdzināmo pakāpju pareizrakstība. Pamata pakāpe. Pamata pakāpē īpašības vārds tikai nosauc priekšmeta vai dzīves būtnes pazīmi, nesalīdzinot to ar kādam citam priekšmetam vai dzīvai būtnei piemītošo pazīmi vai īpašību. Zaļa tase. Pamata pakāpē īpašības vārdam var būt gan noteiktā, gan nenoteiktā galotne. Nenoteiktā galotne. Zaļa tase, zaļš šķīvis. Noteiktā galotne. Zaļā tase, zaļais šķīvis. Pārākajā pakāpē nosauc priekšmetu vai dzīves būtnes pazīmi, kas piemīt lielākā mērā nekā citam priekšmetam vai dzīvai būtnei. Liels ābols, lielāks ābols. Tiek veidot no īpašības vārda pamata pakāpes cēluma pievienojot piedēkli āk un attiecīgo galotni. Lielāks, lielākais, lielākā, lielākā. Pārākajā pakāpē īpašības vārdam var būt gan noteiktā, gan nenoteiktā galotne. Nenoteiktā – lielāks ābols, mazāka plūme, noteiktā – lielākais ābols, mazākā plūme. Vispārākā pakāpe. Vispārākajā pakāpē nosauc priekšmetu vai dzīves būtnes pazīmi, kas piemīt vislielākā mērā nekā citam priekšmetam vai dzīvai būtnei. Liela māja, vislielākā māja. Vispārākajā pakāpē īpašības
īpašības vārdam ir tikai noteiktā galotne. Vismelnākais stārķis, vismelnākie stārķi, viszaļākā vārna, viszaļākās vārnas. Vispārāko pakāpi darina divos veidos. To var veidot no īpašības vārda pārākās pakāpes celma, tam pievienojot vis un noteikto galotni. To var veidot ar vietnieku vārdu pats, pati un īpašības vārdu pārāko pakāpi vislielākais, vislielākā, pats lielākais, pati lielākā. Īpašības vārdi, kuriem neveido salīdzināmās pakāpes. Īpašības vārdi, kurš nosauktās pazīmes nevar ne samazināties, ne palielināties. Malējs, galēja, vēsturisks, sabiedrisks. Malējais, zēns. No latiņu valodas aizgūti vārdi maksimāls, minimāls, optimāls. Latvisks cilmes vārdi mūžīgs, bezgalīgs, mirstīgs, nemirstīgs, vienīgais, bass, akls, kurls. Vietnieku vārdu pareizrakstība. Vietnieku vārdu rakstībā jāievēro galvenokārt pareizs koprakstījums, jāraksta kopā vai savruprakstījums, jāraksta atsevišķi. Vietnieku vārdi saauguši vienā vārdā ar partikulām ik, jeb, ne. Piemēram, ik katrs, ik kurš, jeb kāds, nekāds, neviens. Vietnieku vārdi nav saauguši vienā vārdā ar partikulām kaut, diez, diezin, nez, nezin. Piemēram, kaut kas, diezin kurš, diezin kas, nezin kāds, nezin kas. Norādāmo vietnieku vārdu pareizrakstība. Norādāmajiem vietnieku vārdiem šis un šī ir paralēlas formas vienskaitļu ģenitīvā, kā arī abu skaitļu lokatīvā. Šā, šī un šās, šīs, šajā, šai, šinī, šajos un šajās, šais, šinīs. Norādāmajiem vietnieku vārdiem tas un tā ir paralēlas formas abu skaitļu lokatīvā. Tajā, tai, tanī, tajos un tajās, tais, tanīs. Vietniekvārds viss rakstāms ar diviem es atšķirībā no partikulas viss. Vietniekvārdam katrs, kura galotne es priekšā vieglākas izrunas labad dažreiz iesprauž skaņu i, burts i nav rakstāms. Vietniekvārdu formas manīm, tevīm, sevīm ir sens instrumentāļu formas un rakstāms ar īsu i. Uzdevums. Ieraksti vietniekvārdus. Pareizrakstība saliktajos nosaukumos. Valstu un atsevišķu teritoriju nosaukumos, piemēram.
Latvijas Republika, Amerikas Savienotās Valstis, Apvienotie Arābu Emirāti, Ķīnas Tautas Republika, Kuveitas valsts. Laosas Tautas Demokrātiskā Republika, Kubas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotā karaliste. Tuvie austrumi, galējie ziemeļi, Franča Jozefa zeme, Karalienes Moldes zeme. Pasaules reģionu vai valsts mēroga unikālu organizatorisko veidojumu nosaukumos, piemēram, Apvienoto Nāciju organizācija, Eiropas Savienība, Eiropas padome, Eiropas parlaments, Pasaules banka, Latvijas Republikas Saeima. Lietuvas Republikas Seims, Sarkanais krusts. Astronomijā lietotajos nosaukumos, piemēram, Lielie greizie rati, Dienvidu zivs, Piena ceļš, Lielais lācis, Mazais suns, Vēršu dzinējs. Laikrakstu un žurnālu nosaukumos, liekot pēdiņās, piemēram, Latvijas avīze, Neatkarīgā Rīta avīze, Ilustrētā pasaules vēsture, Kurzemes vārds, Enerģija un pasaule, Ievas virtuve, Mans mazais. Latvijas arhitektūra, Dārs pasaule, Copes lietas, Annas psiholoģija, medības, makšķerēšana, daba. Divvārdu augstāko mācību iestāžu nosaukumos, ja pirmais komponents ir vietvārds, piemēram, Latvijas universitāte, Liepājas universitāte, Daugavpils universitāte. Ventspils augstskola, Vidzemes augstskola, Rēzeknes augstskola. Ordeņu nosaukumos izņemot vārdu ordens, piemēram, Triju zvaigžņu ordens, Lāčplēša kara ordenis. Ar lielo sākumburtu rakstām pirmo vārdu aiz īpašības vārdu, personu vai vietnieku vārdu. Iestāžu nosaukumos, kuros izmantots valsts vai reģionu nosaukums, piemēram, Latvijas Republikas ministru kabinets, Dānijas kultūras institūts, Latvijas mākslas muzejs, Latvijas zinātņu akadēmija, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācija. Izglītības iestāžu nosaukumos, piemēram, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas lauksaimniecības universitāte, Rīgas juridiskā augstskola. Baltijas starptautiskā akadēmija, Jelgavas amatniecības vidusskola, Daugavpils tirdzniecības skola. Ogres meža tehnikums, Liepājas turisma un tekstilu skola, Jelgavas poļu pamatskola, Rīgas ukrāņu vidusskola. Nosaukumos ar vārdiem valsts, pasaules, republikas, tautas, starptautiskais, centrālais, nacionālais, olimpiskais, piemēram, Latvijas valsts standarts, Latvijas olimpiskā komiteja, Ventspils olimpiskais centrs, Jāzep Vītols starptautiskais pianistu konkurss, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais teātris, Gaujas Nacionālais parks, Rēzeknes tautas teātris, Latvijas tautas sporta asociācija. Piebilde, daži nosaukumi sākotnēji ir fiksēti ar atšķirīgu struktūru, tajos komponents, starptautiskais un pasaules ir ievadītāju vārdi, piemēram, Starptautiskais valsts fonds, Starptautiskā civilās aviācijas organizācija, Starptautiskā standartizācija organizācijas, Starptautiskais jūrniecības organizācija. Pasaules veselības organizācija, Pasaules dabas fonds, Pasaules kultūras fonds, Pasaules muitas organizācija. Ar lielo sākumburtu nosaukumā raksta pirmo vārdu, ievadītāju vārdu. Svētku atceres atzīmējamo dienu nosaukumos, piemēram, Starptautiskā ģimenes diena, Baltu vienības diena, Starptautiskā sieviešu diena, Mirušo piemiņas diena, Starptautiskā veco ļaužu diena, Jūras svētku diena, Jaungada diena, Vecgada diena. Dažādu organizāciju un iestāžu nosaukumos bankas, dienas, domas, valdes, senāti un citi, piemēram, Valsts ieņēmuma dienas, Rīgas doma, Rīgas bāriņtiesa, Dabas aizsardzības pārvalde, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Jelgavas izglītības pārvalde, Konkurences padome. Nacionālā elektrisko
plašsaziņas līdzekļu padomi, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa, Rietumu banka, Hipotēku banka, pārtiks un veterinārais dienests. Valsts meža dienests, neatliekamā medicīniskā palīdzības dienests, lauku atbalsta dienests. Ģeogrāfiskos nosaukumos, piemēram, Baltijas jūra, Pūsēnu kāpa, Liepājas ezers, Kolkas raks, Māras kambari, Zilais kalns, Kuršu joma, Doles sala, Brīvības iela, Pireneju pussala, Rīgas jūras līcis, Somu līcis, Irbes šaurums, Grīņu rezervāts. Fabrika, rūpnīca, ražotņu, akciju sabiedrība, sporta klubu un komandu un tam līdzīgos nosaukumos, piemēram, akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš, Latvijas kuģniecība, Latvijas balzāms, Latvijas pasts, Liepājas metalurgs, Latvijas gāzes, Sijā Rīgas zieds, futbola komanda Balvu vilki, apbalvojumos un godu nosaukumos medaļu, vimpeļu, karogu un tam līdzīgais nomenklatūras vienības pēdiņas ar lielo sākumburtu rakstāms tikai apgalvojumu nosaukumu ievadītāju vārds, piemēram, goda zīme par ieguldījumu bruņoto spēku attīstībā, zemesardzes nopelna zīme par tēvzemi un brīvību, piemiņas medaļa zemesardzē 15 gadi, goda zīme par kalpošanu tautai un Latvijai, goda zīme par izciliem nopelniem ugunsdzēsībā, medaļa par sprākstošu priekšmetu iznīcināšanu. Grāmatu, filmu, gleznu vai citu mākslas darbu, kā arī pasākumu nosaukumos, piemēram, Noras Ikstens romāns, Vīrs zilajā lietusmētelī, Miesnieka glezna meitene ar kaķi, filma Gredzena pavēlnieks, balets Gulbju ezers, izstāde Mirkļa zieds, dažādu preču nosaukumos, piemēram, torta tējas roze, konfekta sārtais vētersputns, dzirkstošais vīns Rīgas oriģinālais, marinēta tomāta, zelta saule. Augu šķirņu nosaukumos liekot vienpēdiņas, piemēram, rododendru šķirne babītes sarkanais, dienlilijas Latvijas prezidente, dzeguzes balss kartupeļi, riekuļi dzeltenie. Ar lielo sākumburtu daudzpakāpju nosaukumos raksta katras struktūra vienības nosaukumu, ievadītāju vārdu, piemēram, Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku jūras spēki, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas valsts valodas centrs, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes, Latviešu valodas un vispārīgās valodniecības katedra, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departaments, Izglītības un zinātnes ministrijas sporta pārvaldes specializētā tenisa sporta skola. No citām valodām pārņemtajos tulkotajos nosaukumos sākumburti jālieto atbilstoši latviešu valodas pareizrakstības normām, piemēram, Pasaules hokeja asociācija, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Vācijas akadēmiskais apmaiņas dienests, Starptautiskā vieglatlētikas federācija, Vītauta Diģa universitāte, ar reliģiju saistītos nosaukumu pareizrakstību. Derība, svētie raksti, lielā piektdiena, zaļā ceturtdiena, svētais vakarēdiens, svētā mise, Dievs kungs, Dieva dēls, svētais gars, viņa eminence, viņa svētība. In the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. Serjožam šogad ir jāliek latviešu valodas eksāmens. Viņš mācās 9. klasē, taču vēl joprojām viņš nezina, kā jāraksta viņa gadu skaits 15. Blakus ir parādīts, kā jāraksta pareizi ir vārds 15, kas ir jāraksta ar DS, un kas ir jāraksta kā 5 pa 10. Mūsu varonis Serjožs dzīvo daudz stāvu mājā. Šai mājai ir 5 stāvi, taču viņš nezina, kā jāraksta pareizi stāvu numuru. Viņš raksta 1. stāvs, 2. stāvs, un šeit mēs redzam kļūdu, jo šeit ir rakstīts 3 stāvs. Tātad šeit mēs pieliekam punktu.
Un tālāk sākot 4. stāvs un 5. stāvs, ko Serjoža nav uzrakstījuši. Viņš dzīvo 13. dzīvokļa numurā. Un viņš nezin, kā arī jāraksta pareizs skaitlis 13. Tāpēc blakus ir pierakstīts skaidrojums, ka jāraksta 3 pa 10. Tātad mēs varam šeit aplūkot, cik Serjožam ir naudiņas. Viņam ir santīmi, kas ir kā pamats skaitļa vārdi 1, 2, 5, un viņam ir arī lati, kas ir 1, 2, 5, 20. Tātad mēs iemācījāmies, kad ir kārtas skaitļa vārdi un pamats skaitļa vārdi. Aiz kārtas skaitļa vārdiem liek punktus, bet aiz pamats skaitļa vārdiem neliek punktus. Serjožam arī radās jautājums, vai skaitļa vārdi ir lokām vai nelokām skaitļa vārdi. Tātad varēja uzzināt to, kad ir gan lokām, gan nelokām skaitļa vārdi. Lokāmie skaitļa vārdi ir 1, 2, 8 un citi līdz 9, 10, 100, 1000, miljons, visi kārtas skaitļa vārdi. Taču ir arī nelokām skaitļa vārdi, kā 10, 100, 1000 un salikteņi, kam otrajā vārdu daļā ir 10, 100 un 1000. Kā piemērs var minēt 30, 500. Skaitļu vārdus raksta dažādi. Pamatskaitļu vārdus rakstot apzīmē ar arābu cipariem bez punkta, taču kārtas skaitļu vārdus rakstot apzīmē divējādi. Ar arābu cipariem ar punktu un romiešu cipariem bez punktu, jo aiz romiešu cipariem nekad punktu neliek. Šeit būs dažādi piemēri par pamata skaitļu vārdu un kārtas skaitļu vārdu rakstīšanu. Serjožas klasē mācās 3 meitenes. Serjoža dzīvo 5. stāvā, kas ir kārtas skaitļu vārds, tāpēc tur ir punkts. Un Serjoža mācās 9. klasē. Rakstīts ar romiešu cipariem. 1000 lokāmā forma ir ar izskaņu is un nelokāmā 1000 forma ir ar izskaņu eš. Piemēri ir 1903 un 1903. Tātad, kas ir saliktens? Saliktens ir vārds, kuru veido 2 vai vairāk atsevišķu vārdu, tos savienojot kopā. Kā piemēram, vārds saule. Mēs to varam savienot ar vārdu puķi. Un mēs iegūstam salikteni saules puķi. Tātad salikteņus veido 2 vai vairākus vārdus savienojot vienā. Saliktenim parasti ir 2 vai vairākas saknes. Kā piemēram vārdā mazs, un mēs pievienojam klāt bērns. Veidojās saliktens mazbērns. Vai arī kā, piemēram, vārds liels, un mēs tam pievienojam klāt vārdu ceļš, un mēs iegūstam vārdu savienojumu lielceļš. Tātad arī pār salikteņiem valda valodu likumi, un viens no tiem likumiem ir, ka salikteņas pirmā vārda galotne saglabājas pilnīgi, kā, piemēram, vārdā saules, un, ja mēs tam pievienojam klāt vārdu brilles, tad mēs iegūstam vārdu saules brilles, un, kā redzams, galotne pilnībā saglabājas. Vai arī galotne pilnībā pazust, kā, piemēram, vārdā 4. un vārds diena. Kā redzams, ja mēs izveidojam vārdu 4. tad galotne A pilnībā pazūd. Ja saliktenī pirmā vārda sakne beidzas ar tādu pašu līdzskanu, ar kādu sāks otrais vārds, tad saliktenī jāraksta 2 vienādi līdzskaņu burti. Kā, piemēram, ņemam vārdu liels un lopi. Kā redzams, vidū 2 L burti. Vai arī lietus un sargs.
Kā redzams, vārdu vidū veidojas divi vienādi līdzskaņi. Kā vēl viena grupa var iedalīt skaitļu salikteņus. Tie ir salikteņi, kur savienojot veido skaitļu vārdus, kā piemēram 2, pa un 10. Un mēs iegūstam vārdu 12. Latviešu valodā reizēm mēdz lietot paralēlu formas salikteņus un tādus pašus nozīmes vārdu savienojumus, kā piemēram vārds māsas dēls, ko mēs tā arī varam rakstīt, vai arī mēs to varam rakstīt atsevišķi kā māsas un dēls. Tas pats ir ar vārdu tautas dziesmas. Varam rakstīt tautas dziesmas, vai arī to lietot atsevišķi tautas dziesmu. Protams, ja jums nav zināms, kā šis vārds pareizi jāraksta, tad visprātīgāk būtu to sameklēt latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcā. Tātad, lai nostiprinātu jebkādas zināšanas, tam ir vajadzīgs uzdevums. Un pirmais uzdevums būs izlast pasakas fragmentu un izrakst vārdu ar 2 saknēm. Izrakst tieši tādā formā, kādā vārds lietots tekstā. Šim uzdevumam jums būs nepieciešama kāda pusminūte. Tātad, ja jūs tekstu cītīgi lasījāt, tad jūs pamanījāt, ka 3. rindā ir vārds pusdienas, kas arī ir saliktens. Tātad pie nākošā uzdevuma. Tātad otrais uzdevums jums ir minūtes laikā ievietot pareizos līdzskaņu burtus salikteņos. Minūte ir pagājusi, un tātad sākam pārbaudīt. 11 mēs rakstam ar burtiem DS vidū 11. Svētdien tiek rakstīt ar 1 T burtu. 300 mēs rakstam ar 2 S burtiem, kā arī lapus mēs rakstam ar 2 P burtiem, kā arī vārds debesis krāps tiek rakstīts ar 2 S burtiem, un vārds vairāk kārt arī tiek rakstīts ar 2, bet K burtiem. Cerams, ka šis video jums palīdzēja vieglāk izprast to, kas ir salikteņi un kā tos lietot. Paldies par uzmanību! Apstākļu vārdu pareizrakstība. Apstākļu vārdi var būt veidojušies no citu vārdšķiru vārdiem un kļuvuši par salikteņiem vai vārdiem, kas atvesināti ar piedēkļiem. Piemēram, daudzkārt, tikko, pavisam. Lai apstākļu vārdus pareizi uzrakstītu, tie jāpazīst un jāizprot šo vārdu nozīmes. Apstākļu vārdu pareizrakstībā jāievēro un pareizi jāapzīmē patskaņu garums vārdu beigu daļā. Ar am beidzas apstākļu vārdi, kas radušies
no vīriešu dzimtas lietvārdu, īpašības vārdu vai vietnieku vārdu vienskaitļa datīvu formām vai šo formu savienojumiem ar prievārdu ap, pa. Piemēram, mūžam, apmēram, pagalam, paratam, papilnam, pavisam. Ar ām beidzas apstākļu vārdi, kas radušies no sieviešu dzimtas lietvārdu daudzskaitļa instrumentāļu formām. Piemēram, kājām, vietām, pārdienām. Apstākļu vārdi, kas radušies no īpašības vārdu sieviešu dzimtas formām. Piemēram, lēnām, gaužām, vieglītiņām, pilnām. Īsts patskaņs rakstāms apstākļu vārdos. Pretīm, tūliņ, drusciņ, piepeši, citur, visur, kamēr. Garš patskaņs rakstāms apstākļu vārdos. Pretī, turpretī, tūlīt, kāpēc, tāpēc. Daudzos gadījumos var rasties šaubas, vai apstākļi nozīmē lietota vārdu grupas augus vienā vārdā, vai arī rakstām divi atsevišķi vārdi. Lai nekļūdītos pareizrakstībā, jāievēro daži nosacījumi. Apstākļu vārdi auguši vienā vārdā ar partikulām jeb, ne un pat. Piemēram, jebkad, jebkur, nekā, nekur, pat labam, turpat, tāpat, tāpat, tikpat. Apstākļu vārdi nav sauguši vienā vārdā ar partikulām kaut, diez, diezin, nez, nezin. Piemēram, kaut cik, kaut kā, diez kas, diezin kad, nezin kur. Ar patstāvīgiem vārdiem vai partikulu x augdam vienā vārdā apstākļi nozīmē lietot lietvārdu, paredz zaudē galotni, tāpēc šķiram koprakstījumu. Citu dienu, pirmoreiz, vienreiz, ikreiz, ikbrīd, ikdien. No šķirtiem rakstījumiem. Citu dienu, pirmo reizi, vienu reizi, ikreizes, ikbrīdi, ikdienu un tam līdzīgi.